Esiet sveicināti, dārgie sporta draugi. Sākam translāciju no Irlavas sporta nama, kur jau pēc dažām minūtēm sāksies Elli Florbola līgas spēle vīriešiem starp Irlava SK Slampes Zēvida un viesiem no Cēsīm Cēsu Lekring. Bet Siliņam neizdodas atklāt rēķinu šajā cīņā. Bērkolts mēģināja lausties, tagad iespēja un būs bulīts, būs soda metiens. Markus Plūduma sargātos vārdus, izdevās viņam realizēt soda metienu spēlē pret Lielvārdi. Pirmo maiņu kustību Plūdums neiekrīt. Tojas Riekstiņš un precīzi filigrāni ar nūsnērto pusi. Riekstiņš pārspēja Markus Plūdumu un rezultāts kļūst 1-0. Irlavas trešais virknējums, kas spēja dot regulāru atpūtu pamatspēkiem, un šeit bīstama izspēle, bet nesteidz. Un tagad vēl viena iespēja Lekringam un vārti. Kļūdās Irlavnieki un Rudolfs Dāvis Māklers to sekmīgi izmanto, pārtver bumbiņu un gūst vārtus. Stančiks uz malu. Tagad Kmētjuks. Ielāk bumbiņu piespēle Pešikam. Kmētjuks ar Pešiku. Un vārti! Tas, ko pieminēja Andrejs Dāvis Kmētjuks. Vairākuma meistars pēdējās spēlēs. Vēl viens vārtu gūms viņam no distances. Gribēju jau teikt, ka Pešika un Kmētjuks paliek laukumā. Viņam pievienojās arī viņa Jāls Elvis. Un pārējie trešās maiņas biedri. Kmētjuks uzreiz izdara vēl vienu metienu un vārti! Kas par negaidīt pavērsienu. Kmētjuks ilgi negaida un vēlreiz uzšauj no distances negaidīto Plūdums. Krata galvu. Bet jā, 5 sekundes vēlāk uzreiz no centra vēl viens vārtu gūms. Un arī Cēsinieki atbild ar sekmīgu metienu. Daudz varbūt iemīgi. Irlavas komanda pēc šiem panākumiem izgāja cauri. Maksimāli patraucēt viņiem saspēle Gustavs Māliņš. Izdodās pārtvert bumbiņu un vārti! Gustavs Māliņš tiek atalgots par savu aktivitāti, pārtrot šo bumbiņu un ieraidot arī Markusa Plūduma sargātajā cietoksnī. Pastīsimies vēlreiz. Izdodas viņam ar Bondarenko atbruņot. Pagaidām palicis tukšā šajā cīņā. Savas komandas rezultīvākais spēlētājs līdz šim šajā sezonā. Komandas kapteinis tikmēr Bruno Beķeris. Izdodas viņam sadeldēt Cēsu Lekringa deficītu šajā cīņā. Saspēlējās Siliņš, atstāja Krūmiņam. Krūmiņa metiens, bumbiņa nav vārtos. Bumbiņa. Bērkolta nātri pārēj, tagad jau Jēcis mēģina caur vidu dot, tā nedrīkst darīt. Rūpja kļūda Krišam Jēcim, ko nemaz nedomājot izmanto Cēsu komanda. Mēģina nosargāt bumbiņu Jākans. Un tagad ropa iespēja vārti! Zem vārtu pārlikņa. Komandas kapteinis ieraida bumbiņu un liek Uvi Mansbergam vēlreiz kapitulēt.
šajā periodā izdevies izmantot lieliski. Kalamers aiz vārtiem. Mētiens vārti! Ilgi negaidot pie pirmās iespējas, Kristers Tiltiņš izpilda metienu un Markusam Plūdumam arī sanāk. Un jādomā, vai tiešām šis varētu būt tāls komandas gads. Bet sezona vēl gara vārti! Kristers Tiltiņš pelna sev labākā spēles spēlētāja nosaukumu. Vispirms panāk izlīdzinājumu un šobrīd arī, protams, aizsardzībai ļoti liela nozīme. Bet, un šeit kļūdās Ansbergs un Beķeris. Lūk, cik ātri Irlava izvirzījās vadībā, tik atkal rūpja kļūda, kas beidzās ar vārtu guvumu. Pa zemi gāja, bet Kreičmans ar to tiek galā. Tagad jau Eglītis. Stančikam neizdodas viņu atbruņot. Eglītis saglabā bumbiņu, mēt un vārti! Amizanta epizode un Irlava vēlreiz šajā sezonā zaudē vārtus vairākumā. Izgāja ārā, nedaudz ārā no vārtiem Mūls Ansbergs, redzam šo epizodi. Krūmiņš tuvāk vārtiem. Zāmaņš šauj un trāpā! Kas par scenāriju šeit Irlavā? Izdodas arī vairākumu realizēt Irlavai. Teicams šāviens. Padodās Lekrings. Tuvojās pamazām, tagad ieraida bumbiņu Irlavas zonā un vārti! Komandas kapteinis Miķelis Koknesis Rops pirmoreiz izvirzīja savu komandu vadībā 3. periodā un izrauj uzvaru Lekringam pagarinājumā. 8-7. Priecājas Cēsu komandas līdzutēji, apklust tribīnes Irlavā.